Finanšu ministrija, piesaistot biedrību iekšējo auditoru institūts un pieaicinot profesionālus risku vadības ekspertus, ir izstrādājusi risku vadības ieviešanas rokas grāmatu. Tajā ir apkopot un strukturēti atspoguļot informāciju par publiskajam sektoram raksturīgajiem riskiem. Savukārt, rokas grāmatas pielikumos digitālā veidā ir iekļautas metodiskas veidlapas, lai tas būtu ērti un ātri ieviešams praktiskajā darbībā. Šo rokas grāmatu un digitālās veidlapas var atrast Finanšu ministrijas mājaslapā sadaļā Iekšējā audita politika. Pēc tam, kad riskiem piešķirts novērtējums, jāpieņem lēmumu, ko ar tiem turpmāk darīt. Vai un kā tos mazināt, pieņemt vai mēģināt izvairīties no tiem, vai novērst pavisam. Ir iespējams dažādas rīcības, un risku mazināšana, lai arī izplatītāka, noteikti nav vienīgā alternatīva, ko darīt pēc risku izvērtēšanas. Risku vadības stratēģijai kopumā jābūt saistītai ar iestādes darbības plānu un pēc iespējas integrētai tajā, lai risku vadība nebūtu atrauta no ikdienas darbiem. Pretējā gadījumā tā tiks uzskatīta par birokrātisku slogu, riski netiks pārvaldīti un risināti pēc būtības. Visizplatītākās stratēģijas rīcībai ar riskiem ir šādas: sadalīšana, risku nodošana, pārcelšana, risku sadalīšana, risku pieņemšana, atteikšanās, izvairīšanās, atteikšanās no darbības, kas rada risku, riska mazināšana. Tātad rīcības, reaģējot uz riskiem, ir tieši atkarīgas no risku novērtējuma, resursiem un iestādes risku apetītes. Pat ja apetīte nav formāli nodefinēta un aprakstīta, vadītāji var pietiekami labi nojaust, kurus riskus būtu nepieciešams ierobežot un kuri nelielā apjomā ir pieņemami. Ja risks pārsniedz iestādes risku apetītes līmeni vai pat bez definētas risku apetītes ir skaidra vajadzība riskus pārvaldīt, var izmantot kādu no 4 izplatītākajām stratēģijām rīcībai ar riskiem. Riska nodošana, pārcelšana un sadalīšana. To izmanto, lai samazinātu riska varbūtību vai ietekmi. Praksē tas nozīmē kāda procesa sadalīšanu vairākos posmos, pārdalot resursus vai arī nododot kādu procesu daļu sadarbības partneriem, apdrošinot risku vai pārskatot sadarbības līguma prasības. Tādējādi atbildību par riska pārvaldību nododot citai pusei. Riska nodošana vai dalīšanās ar risku visbiežāk ir iespējama izmantojot sadarbību ar trešajām pusēm apdrošināšanas formā, apdrošinot riska scenāriju un iespējamās sekas, lai riska iestāšanās gadījumā būtu pieejams atbalsts seku novēršanai. Cits veids, kā dalīties ar risku, ir izvērtēt sadarbības un līguma nosacījumus ar ārējiem partneriem un interesētajām pusēm. Lai pārvaldītu riskus šādā veidā, jāveic pārunas ar partneriem par līguma nosacījumiem, iespējams pārrakstot līguma prasības, sagaidāmo rīcību no partneriem, precizējot kvalitātes un citus nosacījumus. Izplatītākie piemēri praksē šai stratēģijai ir sakaru un komunālo pakalpojumu līguma nosacījumi, kas garantē alternatīvas risinājumus pakalpojumu pārtraukumu gadījumā. Piemēram, tas var būt otrs sakuru optiskais kabelis, alternatīvs sakaru pieslēgums, alternatīva pagaidu elektrības padeve un tam līdzīgi. Turklāt šiem alternatīviem risinājumiem nosaka sagaidāmo laiku, kādā tie tiks nodrošināti jūsu iestādē. Otrs izplatītākais piemērs ir nelaimes gadījuma vai telpu apdrošināšana. Šādā veidā risks tiek daļēji pārcelts uz apdrošinātāju pleciem. Zema līmeņa riskiem, ar kuriem var sadzīvot un neieviešot papildus pasākumus, var izmantot risku pieņemšanu. Tas nozīmē riska līmeņu akceptēšanu, saglabājot kontroli esošajā līmenī. Risku pieņemšana var tikt piemērota gadījumos, kad riska varbūtība salīdzinājumā ar investīcijām ir tik neliela, ka tērēt papildus līdzekļus kontrolēm nav ekonomiski pamatoti. Riska pieņemšana var tikt izmantot arī tad, ja riska kontrole atrodas ārpus iestādes kompetences un rīcības iespējām, un tā mazināšanai ir nepieciešamas kādas citu iestāžu vai organizāciju rīcības. Piemēram, kāda uzraugošā iestāde var konstatēt riskus ceļa satiksmes drošībā, taču tai nav ar likumu noteikti iespēja fiziski ieviest risinājumus un izmainīt ceļu infrastruktūru.
Šī iestāde var tikai riskus identificēt un eskalēt, rekomendējot tos risināt citām iestādēm, kas var to tehniski izdarīt tiesiskā ietvarā. Vēl riska pieņemšana iespējama gadījumos, kad risks pastāv. Iespējams, tas pat ir vidējs, nevis zems, taču jau ir ieviestas visas iespējamās kontroles, lai to pēc iespējas labāk pārvaldītu. Šeit kā piemērus var minēt būvniecības vai iepirkuma procesus. Tās ir stingri regulētas jomas, tajās ir daudz pieredzes un precedentu, no kuru kļūdām mācīties. Riskos, kas saistīti ar būvniecības vai iepirkuma procesa pārkāpumiem vai kavēšanos, ir iespējamas un tiek realizēts daudz kontroli. Būvniecībā tā ir precīza projektēšana, projektu saskaņošana, būvniecības uzraudzība un tam līdzīgi. Iepirkumos tās ir vairākas likumos noteiktās kontroles, laicīga iepirkumu plānošana, kvalitatīva nolikuma sagatavošana, konsultēšanās ar juristiem un atbildīgajiem iestādēm un tā tālāk. Taču neskatoties uz to, šajās jomās vienmēr pastāvēs riski un nebūs iespējams ieviest vēl papildu kontroles, jo tas varētu pilnībā paralizēt jau tā šos administratīvi komplicētos un salīdzinoši birokrātiskos procesus. Risku statusa izmaiņu uzraudzība ir svarīga un tā jāveic visu veidu riskiem, taču pieņemamajiem riskiem tā iespējams ir vienīgā no papildus veicamajām aktivitātēm. Tas jādara, lai nepalaistu garām riska pieauguma tendences, kad tas no pieņemama kļūst par akūtu risku. Izvairīšanās, atteikšanās no darbības, kas rada risku, ir diezgan spēcīga un radikāla rīcība. Tādēļ to pielieto retāk. Praksē tā izpaustos, piemēram, kā atteikšanās no sniegtā pakalpojuma, produkta izmantošanas veiktā procesa vai tam līdzīgi. Bieži vien šāda iespēja dzīvē nepastāv, jo iestāde nevar atteikties no pakalpojumiem, ko sniedz, vai pārtraukt procesus. Šo stratēģiju iespējams izmantot, ja tā nav pretrunā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām. Tādā gadījumā risku ir jāsadzīvo un jāpieņem pēc iespējas izsvērti un informēti lēmumi. Piemēram, kāda iestāde sāk izmantot jaunu tehnisko risinājumu, personalizētu apliecību izsniegšanai par kāda certifikāta esamību, aizstājot iepriekšējo praksi, kad tika uzturēts reģistrs datubāzē. Taču ar laiku iestāde secina, ka kartes nav drošas. Tās iespējams viltot. Tādējādi process tiek izbeigts un ir jāatgriežas pie iepriekšējā risinājuma. Un visizplatītākā stratēģija ir numur 4 – riska mazināšana. Tā ir proaktīva rīcība, lai mazinātu riskus, un tā var tikt realizēta kā riska līmeņa samazināšana. Ieviešot pasākumus riska ietekmes vai varbūtības mazināšanai līdz pieļaujamam riska līmenim. Tas ir riska apetītei. Riska rašanās cēloņu novēršana. Izvēloties citu procesa vai pakalpojumu pārveides īstenošanas plānu, kurā šis risks vairs nevar rasties vai mazināties. Riska ietekmes mazināšana. Veicot papildu darbības, kuras saulaicīgi veicot gadījumā, ja risks iestātos, tā ietekme būtu ļoti minimāla vai tās nebūtu vispār. Riska ietekmes novēršana, jau iepriekš pieņemot, ka risks noteikti iestāsies, un jau ir iepriekš īstenotas visas darbības, veicot preventīvas kontroles, lai novērstu potenciālos draudus. Ir vairāki izplatītākie risku mazināšanas pasākumu veidi, no kuriem daži sastopamākie ir, piemēram, metodiku vai normatīvu izstrāde, nosakot vai pārskatot iekšējo regulējumu, kādā jautājumā, kur šis risks pastāv. Tehniskās kontroles un infrastruktūras drošības risinājumi – tās ir visas kontroles, kas saistītas ar fizisko drošību, pieeju ēkām, objektiem, aizsardzības līdzekļi, gan individuālie, gan kopīgie, kas uzstādīti kādā objektā. Kā arī atbildības un pienākumu noteikšana un nodalīšana, nosakot 4 acu principu datu pārbaudei vai pilnvaras dažādu līmeņu lēmumu apstiprināšanai un citas kontrolas, kuru saraksts iekļauts rokas grāmatā. Kad ir skaidri un pēc iespējas precīzi noteikti risku mazināšanas pasākumi, tiem jānosaka termiņi un atbildīgie. Nedrīkst pieļaut situāciju, kad atbildīgie par risku mazināšanu nav informēti par pieņemtajiem lēmumiem un uzdevumu izpildes termiņiem. Taču, atceroties samērīguma principu, jāņem vērā, ka risku mazināšanas pasākumu mērķis nav pilnībā novērst riskus, bet samazināt un kontrolēt tos līdz pieņemamam līmenim. Vai arī atbilstoši iestādes risku apetītei, ja tāda ir noteikta. Tādējādi arī pēc risku mazināšanas pasākumu ieviešanas riski vēl var pastāvēt, taču ar zemāku riska līmeņu novērtējumu un kļūt jau par pieņemamiem.
Apsverot un apstiprinot jebkuru no risku pārvaldības stratēģijām, ir jāizvērtē nepieciešamie resursi un ieguldījumi pret potenciāliem ieguvumiem risku mazinot. Ir vērtējami ne tikai finansiālie un materiālie aspekti, bet arī iestādes ieinteresēto pušu un partneru prasības un intereses, kā arī nosacījumi un saistības, kas iestādē ir jāievēro. Dažreiz risku mazināšanas pasākumi vai jebkura cita risku pārvaldības pieeja ir ļoti skaidri identificējama, taču reizēm jāvelta laiks un pārdomas, lai apzinātu optimālāko riska pārvaldības stratēģiju, kurai piekrīt visi iesaistīti iestādes darbinieki un kas atbilst iestādes iekšējām normām. Tādēļ jebkuru no pieņemtajiem riska pārvaldīšanas paņēmieniem, gan pieņemamajiem riskiem, gan tādiem, kam nepieciešams risku mazināšanas pasākumu plāns, ir kaut kur jādokumentē un jāpiefiksē. Ir īpaši risku mazināšanas pasākums jāapstiprina esošā atbilstošā līmenī, vismaz būtiskākajiem un strateģiskākajiem iestādes riskiem, iesaistot iestādes augstāko vadību. Kurš piedalās un pieņem lēmumus par riska pasākumiem? Uz riskiem tātad reaģē risku īpašnieks, risku mazināšanas pasākumu veicēji, risku vadītājs iestādes vadībā, struktūrvienību vadītāji. Risku mazināšanas pasākumiem jābūt pēc iespējas precīzāk definētiem, konkrēti, reāli izdarāmiem, kur ieviešanai ir piekritušas iesaistītās puses un šo pasākumu ieviešanai ir pieejami atbilstoši resursi. Pretējā gadījumā tie saglabāsies tikai kā ieraksti dokumentos bez reālas rīcības dzīvē. Un šādas situācijas var radīt skepsi par risku vadības liederību. Līdz ar to iesakām pēc iespējas skaidrāk un, ja nepieciešams, saskaldot un mazākos soļos nosaukt veicamās darbības. Piemēram, iestāde secina, ka, lai reaģētu uz kādu no kaitēkļu sugu bojājumiem, nepieciešams izvērtējums, kam iespējams sekot metodikas izstrādi par teritoriju aizsardzību. Tādā gadījumā risku mazināšanas pasākumu varētu sadalīt precīzi nosakot, kāda informācija jāiegūst izvērtējumā, kādi datu salīdzinājumi jāveic, kādas diskusijas jāorganizē izvērtējuma gaitā, kādam jābūt metodikas praktiskajam pielietojumam, iespējams nepieciešams kāds pilotu projekts metodikas testēšanai un tam līdzīgi. Pēdējais posms risku vadībā ir uzraudzība, regulāra iepriekšējo rezultātu pārskatīšana un statusu aktualizācija. Komunikācija un informācijas apmaiņa ir ļoti būtiska visā risku vadībā. Tā ir īpaši svarīga tieši pieņemot lēmumus par riska vadību un šo pieņemto lēmumu uzraudzību. Atsevišķi par uzraudzību un to, ko tā sevī ietver, mēs runāsim citā video. Atsevišķs video veltīts arī komunikācijas tēmai. Tagad par svarīgu elementu, kas apvieno visus šos risku vadības procesa posmus. Tas ir risku reģistrs un risku mazināšanas pasākumu plāns. Risku reģistrs ir svarīgs. Tā ir risku informācijas krātuve jeb datubāze, pamatā informācijas avots komunikācijai par riskiem dažādos vadības līmeņos, dažādām auditorijām. Tas tiek izmantots arī risku uzraudzībai un aktualizācijai. Iepriekš runājām par risku pārvaldības rīcībām un plašāk paskaidrojām to, kādi var būt risku mazināšanas pasākumi. Jāuzsver, ka ir svarīgi dokumentēt pieņemtos lēmumus attiecībā uz risku pārvaldību, lai nodrošinātu lēmumu atsekojamību un caurspīdīgumu. Un arī tāpēc, lai paši iestādes ietvaros atcerētos, kādēļ attiecīgajā brīdī ir pieņemts kāds konkrēts lēmums. Jautājums ir, cik sarežģītu risku reģistru izvēlēties. Kas un kā to uzturēs? Vai tajā iekļaut arī pasākumu plānu riska mazināšanai? Atbilde nav viennozīmīga. Katra iestāde atkarībā no riska brieduma līmeņa, iestādes procesa sarežģītības un citiem faktoriem ir tiesīga attiecīgi veidot savu piemērotāko variantu. Mūsu ieteikums sākt ar vienkāršāko. Pasākumu plānu var sagatavot atsevišķi, jo tas būs jāapstiprina vadībai vai darba grupai. Attiecīgi, kā tas noteikts katras iestādes individuālajā kārtībā. Risku reģistrā iekļauj vismaz šādu informāciju. Īss konkrēts riska nosaukums, riska notikuma apraksts, izvērsts riska scenārijs, kurā aprakstīti kvantitatīvi vai kvalitatīvi zaudējumi. Aprakstā var iekļaut izklāstu par to, kur iestādes darbības mērķi tiek apdraudēti. Tālāk cēloņi. Kas, kāpēc un pie kādiem apstākļiem notiktu? Sekas. Kas ir sliktākais, kas varētu notikt iestājoties riskam un ko tas ietekmēs? Būtiskākās esošās kontroles.
riska varbūtība un ietekme, to vērtības atbilstoši iestādē apstiprinātajai risku vadības, tā skaitā novērtēšanas metodikai. Riska līmenis, visbiežāk varbūtības un ietekmes reizinājums. Risku vadības stratēģija ņemot vērā riska līmeni. Risku mazinošie pasākumi, atbildīgie un ieviešanas termiņi. Riska līmeņa izmaiņas pēc risku mazinošo pasākumu ieviešanas. Iestādes risku vadītājiem būtu jāuztur aktuāls risku reģistrs. Šajā procesā var iesaistīties arī attiecīgo risku īpašnieki. Ja risku reģistrs ir digitalizēts un tā aktuālā versija ir pieejama visiem procesā iesaistītajiem zināmā vietā, tad riska reģistrā esošās informācijas aktualizāciju var veikt vienlaikus vairākas personas, taču nodrošinot, ka veiktās izmaiņas tiek fiksētas. Ir svarīgi uzsvērt, ka risku reģistram jābūt saistītam ar risku mazināšanas pasākumu plānu, un tajā, atkarībā no risku mazināšanas pasākumu statusa un progresa, jāveic risku novērtējuma aktualizācija. Bet, ja jums ir ērtāk, var veidot atsevišķus dokumentus, risku reģistru un risku mazinošo pasākumu plānu, kas satura informāciju par to, kādi pasākumi un kādos termiņos ir jāveic, lai mazinātu riskus. Iespējams, šāds atsevišķs plāns ir nepieciešams specifiskos gadījumos, riskiem, kas tiek padziļināti analizēti, vai arī tikai būtiskajiem riskiem iestādē. Ja apsverat veidot risku mazināšanas pasākumu plānu kā atsevišķu dokumentu, lūk, kāds ir ieteicamais saturs. Pirmkārt, jāiekļauj atsauce uz attiecīgajiem riskiem, piemēram, to identifikators, saite uz atrašanās vietu, īss apraksts vai nosaukums. Otrakārt, riska mazināšanās pasākums, īss nosaukums un plašāks apraksts, secīgu pasākumu soļi, ja nepieciešams sadalīt pasākumu vairākās aktivitātēs. Un treškārt, obligāti jāiekļauj riska mazināšanas pasākumu un tā soļu veikšanas termiņi un atbildīgie. Ja nepieciešams, var iekļaut arī papildu detaļas par riska mazināšanas pasākumu. Piemēram, nepieciešamie resursi, pasākumu izvēles pamatojums, riska mazināšanas pasākumu status, vai tas ir uzsākts, izpildē vai ir atlikts. Risku mazināšanas pasākumus nepieciešams apstiprināt vai citā veidā formalizēt un piefiksēt atbilstošā iestādes vadības līmenī, lai tiem būtu skaidri paredzēti un pieejami visi nepieciešamie resursi. Iestādes augstākajai vadībai jāapstiprina risku mazināšanas pasākumu plāns vismaz būtiskākajiem riskiem. Visbiežāk iestādes izvēlas integrēt risku mazināšanas pasākumus risku reģistros, taču var arī sagatavot atsevišķu risku mazinošo pasākumu plānus, lai integrētu risku mazinošos pasākumus iestādes darbības plānā, kas ir pakārtots iestādes strateģiskajiem mērķiem. Ziņojumos un citos risku vadības analītiskajos apkopojumos un augstākā līmeņa vadības sanāksmēs iespējams izmantot vienkāršotu un saīsinātu risku reģistra formātu. Risku mazinošo pasākumu plānu sagatavo darbinieks, kurš ir atbildīgs par risku vadību sadarbībā ar risku īpašniekiem. To saskaņo struktūru vienību vadītāju, kuru kompetencē ir ieviest risku mazinošus pasākumus un apstiprina iestādes administratīvais vadītājs. Tāpat par risku vadību atbildīgais darbinieks var piedalīties iestādes darbības plāna sagatavošanā, sniedzot šī plāna sagatavošanai nepieciešamo papildu informāciju par risku mazinošajiem pasākumiem. Pēc risku mazināšanas pasākumu plāna izstrādes jāveic formāla, regulāra un caurspīdīga risku mazināšanas pasākumu izpildes status kontrole un uzraudzība, kā arī regulāra informācijas apmaiņa. Jūs noteikti esat dzirdējuši risku apetītes un tolerances jēdzienus, pat ja neesat tos praktiski izmantojuši un noteikuši savā iestādē. Iespējams, jums tieši šķiet kā vienkārši, kvalitatīvi, vispārīgi apgalvojumi, varbūt pat savā ziņā pašsaprotami un lieki. Iespējams, jums tieši šķiet pārāk sarežģīti jēdzieni, kuriem nepieciešama pamatīga aprēķina un argumentācija, kā arī konkrēti kvantitatīvi dati, lai līdz tiem nonāktu. Patiesība ir kaut kur pa vidu. Lai iestāde attīstītos, saskartos un sadzīvotu ar inovācijām un iekšējām un ārējām pārmaiņām, tā ir jāuzņemas zināms risku apjoms. Riski ir raksturīgi ne tikai privātajam sektoram un uzņēmējdarbībai, bet arī publiskajam valsts pārvaldes iestādēm. Risku apetīte ir iestādes vadītāju vēlme un gatavība uzņemties riskus. Tā atklāja, kur iestāde atrodas spektrā no pilnīgi brīvas un atvērtas risku uzņemšanā līdz pilnīgai kontrolei un pēc iespējas ierobežotai risku pieļaušanai.
Risku apetīte norāda, kurus riskus un kādā mērā iestādē ir nepieciešams vadīt un mazināt, kā arī kādi riski un cik lielā mērā ir pieņemami. Risku apetīte ir kvalitatīvs apgalvojums vai tēze par gatavību uzņemties riskus un par nepieļaujamiem risku apjomiem. Tās noteikšanai nav obligāti nepieciešams kvantificēt risku rādītāju robežas. Risku apetīte atspoguļo pieļaujamos riskus, jo pilnīga bezrisku vide nav iespējama. It īpaši, ja iestādē ir noteikti mērķi, kas paredz attīstību, uzlabojumus un pārmaiņas. Tāpat risku apetīte ir apgalvojums, kas atspoguļo risku robežas, kas noteikti nebūtu pieļaujams. Tās varētu būt jomas, kurās iestāde nav gatava pieļaut būtiskus riskus vai incidentus – darba vides drošība, klientu drošība un tam līdzīgi. Lai noteiktu risku apetīti, svarīgākais priekšnosacījums ir skaidru iestādes mērķu esamība. Savukārt risku tolerances noteikšanai nepieciešami mērāmi, sasniedzami un faktiskie darbības rādītāji, kas saistīti ar iestādes mērķiem. Risku apetīti var attiecināt uz iestādes mērķiem vai jomām, ko riski var ietekmēt. Piemēram, budžets, vide, reputācija un tam līdzīgi. Pirms jūs pieņemat lēmumu definēt risku apetīti, būtu svarīgi saprast, kā jūsu vadītāji to praktiski lietos. Definējot risku apetīti, ņemiet vērā, kā to ietekmē šādi faktori. Iestādes darbības stratēģija un sasniedzamie mērķi, cik tie ir izaicinoši, piesardzīgi, realistiski un tam līdzīgi. Risku vadības politika un tajā noteiktie principi, risku vadības mērķi. Nozare, kurā iestādes darbojas, piemēram, nozare, kurā pastāv augsti cilvēku drošības riski un līdz ar to stingras nozares prasības šajā jomā. Vadītāju un darbinieku attieksme pret risku. Piemēram, ministrijas un tās vadības attieksme pret risku, ko savukārt veido iepriekšējā vadības pieredze un individuālā attieksme pret risku. Pārvaldības un kontrolējošās iestādes to noteiktās prasības. Ārējie nacionālie un starptautiskie normatīvie dokumenti, kas attiecas uz iestādi, tajos iekļautās prasības. Citas ieinteresētās puses un to vēlmes attiecībā uz iestādi. Atkarībā no iestādes darbības jomas un specifikas, kā arī tās vadītāja iepriekšējās pieredzes un iestādes darbības rezultātiem, būs jomas, kurās iestādē būs lielāka risku apetīte un būs tādas, kurās nebūs gatava tolerēt nekādus riskus. Piemēram, ja iestāde pastāvīgi strādā ar inovācijām un vairāk kārt ir realizējusi apjomīgus infrastruktūras projektus, tās vadība apzinās, ka šādi projekti var kavēties. Līdz ar to risku apetīte un tolerance atspoguļojas kā nobīdes no plānotajiem projektu realizācijas termiņiem. Tas ir pieļaujams noteiktā apmērā. Savukārt, ja iestāde darbojas stingri regulētā nozarē, piemēram, farmācijā vai medicīnā, tās risku apetīte un tolerance attiecībā uz sabiedrības drošības riskiem būs minimāla un nepieļaus nekādas vai pieļaus ļoti minimālas novirzes no sasniedzamiem drošības rādītājiem. Svarīgi, neskatoties uz to, ka valsts iestādes nav orientētas uz klasiskiem uzņēmējdarbības attīstības soļiem, arī tajās ir svarīga uz attīstību vērstu mērķu un darbības rādītāju noteikšanu un inovāciju veicināšana. Un tas neizbēgami rada nepieciešamību uzņemties zināmu risku apjomu. Tādējādi arī publiskā sektora iestādēs ir jābūt noteiktai risku apetītei. Tas nozīmē tādam risku apjomam, kas ļauj sasniegt mērķus un izaugsmi. Jāņem vērā, ka valsts iestādēs, tāpat kā privātajā sektorā, pilnīgi visus riskus izslēgt un novērst nebūs iespējams, jo tas prasītu nesamērīgus resursus. Risku apetītei var noteikt pakāpes vai skalu, kas ļauj precīzāk atspoguļot atšķirīgu risku apetītu dažādās jomās. Piemēram, iestādes risku apetīte darba drošības vai atbilstības jomā var būt minimāla, taču reputācijas vai komunikācijas jomā vidēji vai atvērta. Ja ir noteikta risku apetīte, būs noderīga arī risku tolerances definēšana. Risku tolerance ir risku uzņemšanās robežas. Tas ir vēlamais riska apjoms, izteikts kvantitatīvi kā intervāls, kura ietvaros paredzama risku vērtība. Cik lielu riska apjoms iestādē iespējams tolerēt un pārvaldīt, lai sasniegtu mērķi? Nosakot risku toleranci, var lietot kvantitatīvus parametrus, risku indikātorus, iestādes sasniedzamos mērķus un novirzes no tiem. Risku toleranci var uzskatīt kā skaitlisku skaidrojumu risku apetītei, lai būtu viensprātis par kādiem riska līmeņiem vadītāji runā, kad tie uzņems vai noraida riskus.
Tātad risku tolerance ar kvantitatīvu intervālu papildina risku apetītes apgalvojumu. Risku tolerance var tikt noteikta kā risku indikātoru vai iestādes darbības rādītāju noviržu intervāls, kas ir pieļaujams pārvaldot riskus. Piemēram, pieļaujamās novirzes darbinieku rotācijas rādītājam ir ne vairāk kā 5%, vai darba drošības jomā tolerējam tikai situāciju, kad nav neviena būtiska incidenta gada laikā. Rokas grāmatā ir vēl papildu riskus tolerances piemēri. Risku apetīte un tolerance kopā raksturo un veido risku kapacitāti. Kurš ir atbildīgs par risku apetītes un tolerances noteikšanu? Risku apetītes noteikšana ir iestādes vadības pienākums, un, lai vienotos par kopīgu risku apetītes apgalvojumu, nepieciešama diskusija un izpratnes vienādošana iestādes augstākās vadības līmenī. Līdz ar to risku apetītes definēšana var būt liederīga aktivitāte, lai iestādes vadītājs ar saviem tiešajiem padotajiem apmainītos ar viedokļiem par pieļaujamajiem risku līmeņiem, jo darbinieku starpā tie var būt atšķirīgi. Taču svarīgi ir nonākt līdz kopsaucējiem. Būtiski, ka risku apetītes noteikšanā piedalās arī risku vadītājs, sniedzot metodisku atbalstu, norādot uz jomām, kurās jānosaka risku apetīte un tam līdzīgi. Risku apetīte un tolerance, ko nosaka un apstiprina iestādes augstākā vadība, ir kā signāls un norāda struktūru vienību vadītājiem par to, kāda līmeņa riski ir pieņemami un kurā brīdī risku līmenim pieaugot, ir jāinformē iestādes augstākā vadība. Un jāņem vērā, ka risku apetīte un tolerance var mainīties atkarībā no iestādes iekšējās un ārējās vides, risku tendencēm, notikušajiem incidentiem, kontrolējošo institūciju uzstādījumiem un tam līdzīgiem apstākļiem. Tādēļ ieteicams risku apetīti un toleranci pārskatīt vismaz reizi 2 gados vai biežāk. Risku apetīte un tolerance ļauj praksē noteikt pieejas reaģēšanai uz riskiem, optimizēt risku portfeli un pārvaldību. Pieņemtie lēmumi ir pārredzamāki un konsekventāki, ja ir skaidri noteikta un tiek izmantota risku vērtēšanas skala, apetīte un tolerance. Ja iestādē ir noteikta risku apetīte, tolerance un kopējā risku kapacitāte, tad iespējams veikt analīzi par to, vai visi apzinātie riski kopumā, jeb risku profils pārsniedz, iekļaujas vai nesasniedz risku apetīti un kapacitāti. Ja iestādes risku profils nesasniedz risku apetītes apakšējo robežu, tad iespējams noteikti iestādes mērķi nav pietiekami izaicinoši, vai arī ieviestās kontroles un risku mazināšanas pasākumi ir pārāk ierobežojoši. Tādējādi nepieciešama korektīva darbība, lai iestāde uzņemtos vairāk riskus atbilstoši apetītes līmenim. Optimālā situācijā risku profils iekļaujas risku apetītes augšējā un apakšējā robežā. Ja risku profils pārsniedz risku apetīti, nepieciešama pretēji korektīva rīcība. Papildu riski ir jāsamazina tāpēc, ka iestādes mērķu izpilde ir apdraudēta. Savukārt, ja risku profils pārsniedz jau kopējo risku kapacitāti, tad apdraudēta ir ne tikai iestādes mērķu izpilde, bet arī tās dzīvotspēja. Tātad risku apetīte noteikti nav pirmais solis, ar ko jāsāk risku vadības ieviešana. Taču iestādes risku vadības brieduma līmenim pieaugot un darbiniekiem kļūstot arvien kompetentākiem šajā jomā, tas var būt noderīgs rīks kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai un to pamatošanai. Pirms jūs nosakāt risku apetīti un toleranci, padomājiet, kā jūs to praktiski izmantosiet savā iestādē. Un tas jūs ievirzīs pareizajā virzienā un atvieglos risku apetītes un tolerances robežu noteikšanu. Šis risku vadības ieviešanas materiāls ir viens no vairāku video sērijas. Pārējie ir pieejami Finanšu ministrijas mājaslapas sadaļā Iekšējā audita politika.